tā mūzika prasa tiešām, kā es saku, apmānīt šo telpu un panākt sajūtu, ka tu esi patiešām pilnīgi kaut kur citur. Mums pamatā ir brīnišķīgi Inga Sābeles un Edvīna Raupa dzeja, kas ir ļoti, no vienas puses arī tāda ļoti filozofiski, varētu teikt, un otras puses tur ir ļoti konkrēti, taustāmi, tādi apjomīgi vārdi un vārdu salikumi. Tas, ko Kristis ir uzrakstījis, ir no vienas puses, varētu pat teikt, ļoti matemātiski izskaitļots, ja, un viņš ļoti daudz ir strādājis ar šo te laika jēdzienu, ar dažādiem tempiem, ar dažādiem garumiem. Ja. Pats komponists ir pieslēdzies šim procesam un ir kaut kādas idejas par tādu sevišķu telpīgumu radīšanu skaņas ziņā šeit, un tas noteikti saderēsies ar to visu vizualizāciju, kas ir paredzēta šeit telpas tādā atmosfēras radīšanā. Ja. Tur nebūs nekādas operas tās tradicionālajā izpausmē, un arī nebūs nekādi tēli tādi, un nebūs nekādas trilleris, nekāds sižets ar miršanām, ātrām, pēkšņām un garām mocībām un slimībām. Tā tas nebūs. Es domāju, ka būs tāda spēle ar sajūtām, noteikti tādā diezgan meditatīvā un minimalistiskā tādā formā, kurā, manuprāt, svarīgākais būtu katram atnākot, un ja ir vēlme drusku apstādināt laiku un kaut kā ārpus visa tāda rituma nokļūt kaut kādā tādā sevišķā vidē, tad šī, man liekas, tā īstā iespēja ir vienkārši izslēgt telefonu, atslēgt pulksteni iekšējo. Jā, tas man liekas ļoti precīzi. Un vienkārši mēģināt noķert to, ko mēs te piedāvāsim.